Šī varētu būt visdīvainākā militārā kuģa, kāds jebkad uzbūvēts. Tam nebija ieroču, nebija dzinēju, tikai viens uzdevums – gatavot saldējumu. Stāsts sākas 1914. gadā, kad jūras spēki aizliedza alkoholu savos kuģos. Saldējums pamazām ieņēma tā vietu. Otrā pasaules kara laikā, kad simtiem tūkstoši jūrnieku mēnešiem ilgi cepās zem klusā okeāna saules, tas bija kļuvis par vienīgo lietu, pēc kā viņi visvairāk ilgojās. Kad aviācijas bāzes kuģis Leksingtona grimst Koraļu jūras kaujas laikā, 1942. gadā, daļa apkalpes neskrēja uz glābšanas laivām. Tā vietā viņi ielauzās saldētavās, savās ķiverēs sasmēla saldējumu un laizīja to pirms kāp ūdenī. Augstākā vadība pamanīja šo apsēstību, un tā vietā, lai to apturētu, nolēma to veicināt. Tikai 1943. gadā amerikāņu spēki izlietoja 135 miljonus mārciņu dehidrēta saldējuma maisījumu. Lielajiem aviācijas bāzes kuģiem bija savas saldējuma mašīnas, un viņi pat apbalvoja iznīcinātājus ar saldējumu par jūrā notriekto pilotu izglābšanu. Taču mazākajiem kuģiem, piemēram iznīcinātājiem, zemūdenēm un patruļkuģiem, nebija vietas saldētavām. Tāpēc jūras spēki aizņēmās no armijas betona baržu un iztērēja $1 miljonu, pārvēršot to par peldošu saldējumu fabriku. Viņi izmantoja betonu, jo katrs tērauda gabals bija nepieciešams īstajiem kara kuģiem. Barža varēja saražot 10 galonus ik pēc 7 minūtēm. Tas ir apmēram 5 tonnas katru dienu. Tas ir aptuveni 70 000 saldējumu bumbiņu dienā. Vairāk nekā pietiek priekš manis. Tomēr barža pati nevarēja pārvietoties, tāpēc to pa kluso okeānu vilka velkoņi, kur tā piegādāja saldējumu jebkuram kuģim, kam tas bija nepieciešams. Un tā nebija vienīgā, bija vēl divas. Oficiāli tās bija saldētavas kuģi, kas pārvadāja 1500 tonnas saldētas gaļas. Bet neviens tās neatcerās gaļas dēļ. Kad karš beidzās, leģendārais jūras kājnieku pulkvedis Čestijs Pullers sūdzējās, ka saldējums ir mīkstuļu ēdiens, un tā vietā iestājās par alu un viskiju. Bet jaunizveidotā aizsardzības departaments izvēlējās saldējumu un vairs neskatījās atpakaļ. Līdz pat šai dienai jūras spēku kuģos joprojām ir mīkstā saldējuma aparāti. Ja tev patīk šādi interesanti militāri stāsti, abonē!